Labdien! Šodien es dosies izbraukt 557. un 558. velo maršrutu, tepat Kurzemē, Rojas, Dundugas un Kolgas pagastos. Start un finiša vieta būs Aizklāņos, kas lībiešu vietvārdu kartē ir atzīmēts ar nosaukumu Ost, un šis ir mans braucamais. Melnsoja veikals, kur dabūt pārtiks produkts. Šito ciemu sauc pa Mustānumu. Un te jau ir izbraukts ciemam cauri. Gabaliņi tālāk meža ir Mustānuma jauga. Nu tai jauga, kas ir upe, ūdens, bišķiņavi. Nevar teikt, ka galīgi sauss. Tā kā izbrauc no mēža ārā, tad nonāk tāda liela pļava, ko sauc pa ezerpļāvu, kurš senes laikas ir bijis ezers. Lībiešu valodā viņš sauc pa Joranīta, jeb ezerpļavā. Joramoizi, jeb ezerpļavā. Ezermuiži tā. Un te ceļš ir caur sētu. Ezermuiža ceļš ir caur sētu. Krustojumā ir zīme, ka uz 557. jāgriež pa labi. Te, kad laika apakaļ upe uz savu geglu, bet es skatos, ka viņi tagad izgāzusies sakans ārā. Mūsu nams Ziedkalnī, kur apsargā sunītīs. Diezgan paliels. 557. maršruts uz priekšu. Tā nu esi nonācis Dūmelē. Tepat ir ātruma ierobežojums 30. Lībiešu valodā šito ciemu sauc pa Dūmiļu. Te draudzīs ceļmalā. Cer, ka viņš man neko neteiks sliktu. Viņš neko sliktu man nesaka. Te braukt tālāk. Dūmelē ceļmalā atrodas arī kapi, kuriem sanāk braukt garām. Un, ja ir nakts laika, vai no kapiem, tev labāk pa šito ceļu nebraukt. Piecsimt 57. ved arī cauri Svīteres Nacionālam parkam. Un te jau ceļu kvalitāte ir diezgan pabriesmīga. Šito ceļu sauc papakšceļu. Lībiešu valodā Allirieka. Un viņš iziet ārā uz Košrāgu. Koštrigu, jā. Un šitāds izskatās Saunak dambiem gals, ja brauc no apakšceļa. Un te blakam ir vēl zīme, ka te pusgādu nevar atrasties. Regulējumā, režīma zona. Tāpēc kādu gabaliņu mēs esam nonākuši pie Kusperlonda jauga, jeb Kusperlanku upe. Šāds izskatās Pitrakdambja gals, ja skatās no apakšceļa. Un apakšceļam kreisajā pusē 100 metru no ceļa atrodas Tamnīt mājas drupas. Bet tur es tagad nedošos.
Pitra gupe, Pitri jauga. Šajā vietā esiet vērīgi un nesajauciet ceļus. Jādodas ir pa labi, un labajā pusē priedē ir zīmē. Balts, zivs balts. Pie Košļaga izbraucot no meža, jāšķērso Kolka. Viens būs šosei, tur 557. zīme, brauciet taisni. Maršruts ved garām Košļaga slavenākajam kempingam Pītagi. Košļagā krustojumā pretī valdamo mājai ir zīme, ka 557. maršruts pa labi, 558. pa kreisi un arī pa labi. Tagad došos 558. maršruta virzienā uz Mazirbi. Mazirbe atrodas Vīvu tautas nams, virs kura puivo Vīvu karoks. Mazirbe veikals. Pirms veikala ir arī kafijas automāts. Valdiņa. Pirmā rāde. 558. Vietā, kur kādreiz atradusies Mazirbes dzelzceļa stacija. Šeit ir bijis šauršlies dzelzceļš, jūs tā tiks Piemiņas akmens. Un tālāk došos pa Bānīša ceļu. Mazirbes upē pārived gājēju tilts. Šo tiltu nedrīkst šķērsot ar motocikliem. O, dēvs izgūžas un ir. Un vēl viens dēvs ir izgūžas. Sīkraga bāka, sīkriklās. Dodos uz Sīkraga jūrmālu. Te izrādās jau priekšā ir ķikans.
Braucu pa Sīkraga jūrmalu, gar Ķikana upi. Tagad esmu Košraga jūrmalā un tuvojos Košraga molam, kurš tika uzbūvēts pagājušā gadsimta 30. gados jūras mēslu savākšanai. Braukšu uz Pitragu. Tūlīt šķērsošu Pitrigjogu pa sildu, Pitragu upi pa tiltu. Pitragu ciemā ir autobusu būdiņa, tāda smuka dzeltenā. Interesanti, ka zīme rāda, ka jābrauc pa labi. Es atbraukšu apkārt būdiņai. Un aizbraukšu uz kempingu. Tā maršruts ved garām Pitragā Baptistu baznīcai, pie kuras arī stāvlaukums. Pļavā ganās vienīgais Pitraga zirgs. Saunags, Sēnaga. Saunaga atrodas vēl tīri svaigs informācijas dēļus par ciemu vēsturi. Un Saunagā privāti īpašnieks ir uzlicis priekšā striķi, lai viņa īpašumam cauri nebrauc. Bet zīme norāda, ka jādodas tieši cauri šiem īpašumam. Tā kā takas veidotāji veiciet labojumus. Uzstādiet zīmes atļautajā virzienā pa ciemu, lai šo taku bez problēmām velo ceļotāji var veikt. Ciema zīme Vaide. Vaides ciemā atrodas ievērības cienīgs muzejs, kurā ir ragu kolekcija.
Izbraucu no Vaidas ciema un dodos uz atpūtas vietu pie Vaidas dīķa. Pie Vaidas dīķa ir informācijas stends ar Vaidas ciema vēsturi un nojumīte pie dīķa. Soliņš dīķis. No Vaidas uz Kolku nav nekādas norādes kartē marķētajā maršrutā, ka šeit ved velotaka. Šajā vietā noteikti vajag uzstādīt 557. velomaršruta zīmi, kurš no Vaidas ved uz Kolku cauri mežam. Un tagad esmu Kolkas ragā un braucu virzienā uz Kolkas bāgas drupām senajām, kuras atrodas krastā. Ragā pūš dienvidu austrumu vējš. Līdz pusē ir liela viļņi. Jūras puse samērā mierīgi. Kolkas luterāņu baznīca. Kolkas pareizticīgo baznīca. Šis ir lībiešu saietinams, kurā var saņemt arī turisma informāciju, vis kur plīvo lību un latviešu karogi. Brīnišķīga atpūtas vieta atrodas Kolkā pie Zeņu dīķa, kur ir gan galdiņš, ugunskura vieta, nojumīte. Un pāri dīķim ir brīnišķīgs tilts. Pie Ušiem mežā atrodas Vīškangara ceļš, kas ved cauri Bažupurvām. Pa šo ceļu ar mehaniskiem transporta līdzekļiem pārvietoties ir aizliegts. Ķieģa līdz priekšā, bet kājām un riteni tur mierīgi var izbraukt. Uši pietura. Lībiešu valodā šo ciemu sauc Megkilā. Tūlīt tiks pabeigti maršruti 557 un 558, jo es esmu finišā, no kurienes es iesāku šo braucienu. Pēc nobraukta 71 km esmu paveicis maršrutus 557 un 558. Urā! Šodienas velomaršruts